Šai daļā es neparādīju visu to, ko biju ieplānojis, jo laiks bija pa īsu. Šajā daļā es neparādīju visu to, ko biju ieplānojis, jo negribas video uztaisīt pārāk garu, lai ir garlaicīgs. Un jo arī daži video, kas man bija, nezinu, kaut kādā veidā paši izdzēsās. Tā arī es video attēloju visu koncentrēti un tā īsi pārbraucot pāri daudzām lietām. Tagad video rāda, ko aptuveni izlaidu visu ārā, ko izdarīju, kā arī pašās beigās mazs spoilerši. Pašlaik esmu uztaisījis stiprinājums priekš stūres reikas, bet es stiprinājums vēl nepiemetināšu pie rāmja, tāpēc, kad ir iespējams, ka manī metinātie veidotie stiprinājuma vietas nav perpendikulāras pret šo virsmu. Un tādējādi, kamēr es nebūšu uztaisījis mazu metāla stieni, metāla daļu, kas ies no šejienes līdz šejienei, kas būs tik gara kā no šī punkta līdz šim punktam. Un tad, kad viņi būs abi attiecībā, var teikt, sadalot rāmi divās daļās perpendikulāri, katrs būs vienādās vietās. Un tagad es vēl taisu šo stieni. Es no sākuma uzlikšu mazu spaceri pa vidu, citādi tur ir pārdetaļas, kas traucē, neļauj uzlikt šo metāla stieni. Un tad tālāk viņam vēl nāks pa virsu vēl dažas metāla daļas, kas ies pa vidu ar atstarpēm, un tad šī daļa ies virsū. Un pēc tam viņu varēs pieskrot pie reikas. Pašlaik esmu uzmitrinājis šo, var teikt, tādu pašu metāla stieni kā šis. Pēc tam bija uzmitrinājis virsū leņķdzelzim, lai viņš turētu viņu taisni. Lai viņš palika taisnis, kad es uzmitinu virsū šīs
mazās detaļiņas. Viņas būs starpā starp šo detaļu un šo detaļu. Un viņas kopā būs 5 salikts iekšā. Vēlāk viņu sākumu pievienotināšu pie apakšas. Un es izmantoju leņķdzelzi, lai noturētu taisni šo detaļu, kamēr es metinu. Citādi pie metināšanas viņš salodzīsies uz iekšpusi. Tā kā šī detaļa tāda mazliet tādu loku. Un tad uzmināšu šo detaļu, sākot pie no šīs malas uz šo malu, jo varbūt redzēt, ka viņi ir mazliet saliekta. Šādā veidā šī puse uz augšu, šī puse arī uz augšu, tāds kā pusloks. Un tagad es viņu piemetināšu klāt un mēģināšu uzlikt uz reikas un piemetināšu
Kā jau redzat, es pabeidzu taisīt priekšējo stūrēšanas sistēmu, un tā arī strādā, bet video es neparādīju, kā es uztaisīju šo roku un to roku. Tad, es viņus uztaisīju no viena gara plakandzels, ko es uzliku apakšā, un pārzāģēju, tas bija šarnīrus, laikam šarnīrus pusēm, un iemetināju pa vidu vēl kā siju šo metāla gabalu plakandzeli. Bet man ir tāds problēma tāda, kad pašam pirksti kā lodīti ir no dzelzs, bet iekšā ir no plasmasas, un kā arī riņķis, kas viņu tur iekšā. Kā var redzēt, šis plasmas riņķis tāds balts. Un viņi iznāca ārā, kas metināja, un tad man atsās nogriezt no citiem šarnīriem nost pašu galu, un tad lēnām piemetināt klāt, lai neizkūst. Un tad es vēl neparādīju, kā es šos piemetināju, šo leņdzelzi, es izurbu caurumu un piemetināju klāt. Bija pirms tam vēl viena pakāpe klāt, caurumu it kā, lai varētu mainīt attālums, bet nogriezu, jo citādi stūri vajag ļoti maz pagriezt. Un tagad es arī vēl neparādīju, kā līdz galam uztaisīju šo dzelzstieni, kas iet visam pāri. Jo man sanāca, ka daži video paši izdzēsās, nezinu kādā veidā. Un es viņu vienkārši pēc tam vēl neparādīju, kā noslīpēju un kā līdz galam, man liekas, samitināju. Un tad vēl arī šos leņdzelžus, kurus piemetināju pie paša pirksta gala. Es domāju, šito leņdzelzi. Un tālāk es šajā stienī izurbu divus caurumus, 9,5 un iegriezu 10 mm plēšto vīti. Un tad, lai varētu pieskrūvēt, izurbu caurums leņdzelzī. Un tā. Bet, tagad es varu stūri līdz kreisā pusē maksimāli, es tik varu pagriezt. Un tagad lēnām griežot uz maksimāli labo pusi. Bet, vienu brīdi es vispār nevarēju pagriezt tik daudz stūri uz kreiso. Tagad maksimālais, cik var pagriezt uz labo. Bet uz kreiso es pirms tam varēju pagriezt maksimālais līdz šejienai. Bija aizgājis šarnīša tā daļa līdz šejienai, bet aizgājis tālāk nevarēju, jo nebija paaugstinājums uztaisīts. Lai varētu, lai viņš nepieskārtos klāt. Viņš kaut kur aptuveni šeit apstājās un nevarēja saprast. Un tad es taisīju šos paaugstinājumus, uzmitināju. No sākuma vispār šo visu noņēju nost, stiprinājumu vietu un palika apakšā tās trubas. Jā, un tad nākamajā daļā es ņemšos ar jauno dzinēju, kas man šeit ir. Jaunu dzinēju dabūju. Nākamajā sērijā visu rādīšu.